Kopš septembra dievkalpojumi Lazdonas baznīcā notiek regulāri ik svētdiena. Man patīk šai laika zoba tik skartajā dievnamā, jo te neiemaldās nejaušie, zinkārīgie, no Madonas prāvas gabalsējams, tādēļ svētdienās te pulcējas tie, kuri mērojot šo ceļu ar to jau nedaudz grib tuvoties un kalpot Dievam. Caur 5 lieliem logiem katrā pusē Lazdonas baznīcā ieplūst daudz gaismas, bet naktī no 2. uz 3. septembri pa vienu no tiem, diemžēl, līdusi tumsa. Vai demoniskie spēki nav varējuši samierināties ar ik svētdienas dievu vārdiem, kas zina, bet mērķēts bija tieši sirdī, baznīcas altārī. Altāra glezna ar pestītāju kā mūžīgās dieva mīlestības iemiesojumu, kur pielūdz Kristus draudzes pirmajie Marija un Jānis, tāpat kā visa gotiskā stilā veidotā siena, šeit atrodas kopš 1867. gada. Sāpīgs un ērkšķiem bijis tās liktenis. No bojājumiem 1905. gadā to atjaunojis mākslinieks Bīlensteins. Pēc postījumiem 2. pasaules kara laikā baznīca atrodas vairs tikai darba kopija, bet 1992. gadā ir uzbrukts arī tai. Šobrīd lieta ir nodota Madonas policijas rīcībā, bet garīgā ziņā par šī vandālismu veicējiem, kā var spriest pusauģiem, dievkalpojumos tiek aizlūgts. Jo Kristus joprojām ir klātesošs Lazdonas altārī. Viņš ir dzīvs, un par to liecina arī risinājums rūpes par jaunu baznīcas altāra gleznu šais it kā neiespējamajos laikos uzņēmušies Madonas